Balstoties uz vispārīgiem principiem, saimnieciskās darbības veicējiem ir jāreģistrējas par PVN maksātāju pirms tas saņem pakalpojumus iekšzemē no Eiropas Savienības vai trešās valsts nodokļu maksātāja, vai tas sniedz tādus pakalpojumus, kuru sniegšanas vieta ir cita Eiropas Savienības dalībvalsts un par nodokļu samaksu ir atbildīgs pakalpojumu saņēmējs. Citos gadījumos saimnieciskās darbības veicējiem ir jāreģistrējas līdz nākamā mēneša 15. datumam, ja iepriekšējo 12 mēnešu laikā ar PVN apliekamo darījumu ir lielāks vai vienāds par 40 000 eiro. Eiropas Savienības teritorijā iegādāto preču vērtība kalendārajā gadā ir lielāka vai vienāda par 10 000 eiro. Ja nevienu no šiem kritērijiem nevar attiecināt uz jums, tad par PVN maksātāju reģistrēties nevajag. Gadījumā, ja jūs esat PVN maksātājs, pats.lv sistēmā ir jāveic atzīme sava profila sadaļā nodokļu informācija, ieliekot ķeksi, ka esat PVN maksātājs. Attiecīgi tad papildus atveras sekojoši logi aizpildīšanai. Bankas konta numurs. Jāievada savas bankas konta numurs vai, ja ir saimnieciskās darbības bankas konta numurs. Datums no. Jānorāda datumu, kad jūs esat kļuvis par PVN maksātāju. Datumu var ievadīt manuāli vai meklējot datumu nospiežot kalendāra simbolu lauka labajā malā. Datums līdz. Jānorāda datums, kad beidzāt būt par PVN maksātāju. Ievadīt var manuāli vai meklējot nospiežot kalendāra simbolu lauka labajā malā. Ja joprojām esat PVN maksātājs, tad šis lauks jāatstāj tukšs. Pēc noklusējuma sistēmā PVN deklarācijas tiks aprēķinātas reizi mēnesī. Ja tomēr nepieciešams sagatavot PVN deklarācijas reizi ceturksnī, tad jāieliek ķekses iepratim sagatavot PVN deklarāciju ceturksnī. Informācija, kad jāiesniedz PVN deklarācijas reizi mēnesī un reizi ceturksnī, atrodama vidu mājaslapā, vai arī to var noskaidrot vēršoties valsts ieņēmuma dienestā. Un tagad piemērs, kā tiek ievadīti ieņēmumi. Darījums, ja darījuma vieta ir Latvija. Jāizpild visi nepieciešamie lauki sistēmā un vēršam uzmanību, ka atšķirībā no vienkāršā pašnodarbinātā PVN maksātājiem jāizvēlas arī PVN likme. Jāņem vērā, ka ievadot darījumu par pakalpojumu sniegšanu vai, piemēram, preču piegādi ar darījumu vietu Latvija, pie darījuma ievadīšanas obligāti ir jānorāda dokumenta veids, izvēloties vienu no piedāvātajiem variantiem. Katram ciparam un burtam klāt ir arī paskaidrojums, kas palīdzēs saprast, kurš atbilst tieši šim darījumam. Atcerieties, ja darījuma summa bez PVN nepārsniedz 150 eiro, tad kā dokumenta veids ir jānorāda T. Vai, ja pakalpojums vai preču piegāde tiek sniegta ne PVN maksātājiem un darījuma summa pārsniedz 150 eiro, tad kā dokumenta veids ir jānorāda X. Darījuma piemērs, ja darījuma vieta ir Eiropas Savienība. Jāizpilda visi nepieciešamie lauki, līdzīgi kā ievedot citus ienākošos darījumus. Ekrānā tiek parādīts arī darījuma piemērs, kad darījuma vieta ir Eiropas Savienība. Tas tiek atzīmēts ievadot darījumu, kā attēlots ekrānā. Jāizpilda visi nepieciešamie lauki un jāņem vērā, ka šeit pazūd iespēja izvēlēties PVN likmi. Ja tiek sagatavots rēķins par sniegto pakalpojumu vai preču piegāde Eiropas Savienības nodokļu maksātājiem, tad PVN likmes vietā ir jānorāda PVN likme 0%. Balstoties uz šo informāciju, sistēma automātiski sagatavos rēķinu ar likumā pieprasītām atsaucēm. Lūk, kā izskatīsies pats rēķins. Un vēl viens ieņēmums. Šoreiz darījuma piemērs ir, ja tiek izvēlēts darījums ar kategoriju cits. Jāņem vērā, ka šeit pazūd iespēja izvēlēties PVN likmi. Ja tiek sagatavots rēķins par sniegto pakalpojumu vai preču piegāde ar darījumu vietu cits, kas ir trešā pasaules valsts, pie PVN likmes izvēlēties 0%, tad līdzīgi kā tas bija Eiropas Savienības darījuma ietveros, sagatavotos rēķinos automātiski parādās likuma pieprasītās atsauces, kā to var redzēt ekrānā. Kad esam apskatījuši, kā tiek ievadīti ienākumi, tagad nodemonstrēsim, kā pats.lv sistēmā PVN maksātājiem ievadīt izdevumus. Piemērs, ja darījuma vieta ir Latvija. Jāizpilda visi nepieciešamie lauki, ņemot vērā, ka PVN maksātājiem jāizvēlas arī PVN likme. Šajā gadījumā piemērs ar 100 eiro. Tiek izvēlēts darījuma veids T, kas nozīmē, ka darījums nepārsniedz 150 eiro. Neliela atkāpe par darījumu veidiem. Kādi tad ir apzīmējumi PVN maksātāju darījumiem? A. Darījums ar reģistrētu nodokļu maksātāju, ja darījuma summa pārsniedz 150 eiro. N. Darījuma partnerim nav PVN reģistrācijas numura. R1. Darījumi ar kokmateriāliem. R3. Būvniecības pakalpojumi. R4. Darījumi ar mobilajiem telefoniem, planšetdatoriem, klēpdatoriem, integrālās schēmas ierīcēm un spēļu konsolēm. R5. Graudaugu un tehnisko kultūru piegāde.
V. Darījumi ar vienu darījumu partneri, kas nepārsniedz 150 eiro par vienu darījumu, bet pārsniedz 150 eiro taksācijas periodā. T. Darījumi, kas nepārsniedz 150 eiro. C. Vieglo transporta līdzekļu iegādes un importa darījumi. Svarīgi izvēlēties jebkuru no R veida, PVN likme ir 0%. Piemērs, ja darījuma vieta ir Eiropas Savienība, reversā likme. Jāizpilda visi nepieciešamie lauki, līdzīgi kā ievedot jebkuru citu darījumu. Bet jāņem vērā, ka neskatoties uz to, ka par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem jūs saņemat rēķinu bez PVN vai ar PVN 0%, pie darījuma ievadīšanas pats.lv sistēmas ietveros jums ir jāuzrāda Latvijas PVN likme, piemēram 21%, jo par PVN aprēķinu ir atbildīgs preču vai pakalpojumu saņēmējs Latvijā. Tālāk pats svarīgākais – deklarācija. Pēc darījuma ievadīšanas sadaļā nodokļa atskaites jūs varēsiet apskatīt PVN deklarāciju PDF formātā, kuras dati sakrīt ar PVN deklarāciju XML formātā, ko turpmāk ir jāiesniedz VID. PVN deklarāciju XML formātā ir jāiesniedz EDS sistēmas ietveros caur sadaļu Dokumenti no faila. Deklarācijas pielikumā PVN 1.1 ir atšifrējumi saņemtie pakalpojumi un preces no Latvijas nodokļu maksātājiem, kā arī pakalpojumi trešo valstu nodokļu maksātājiem. Deklarācijas pielikumā PVN 1.2 ir atšifrējumi saņemtie pakalpojumi un preces no Eiropas Savienības nodokļu maksātājiem. Deklarācijas pielikumā PVN 1.3 ir atšifrējumi sniegtie pakalpojumi un preces Latvijas nodokļu maksātājiem, fiziskām un juridiskām personām, kā arī sniegtie pakalpojumi trešo valstu nodokļu maksātājiem. PVN pielikumā PVN 2 ir atšifrējumi sniegtie pakalpojumi un preces Eiropas Savienības nodokļu maksātājiem. Mūsu sistēma var arī jums izveidot uzlaicošus paziņojumus, jeb notifikācijas, kurās jūs informēs, ka laiks PVN deklarācijas iesniegšanai. Jāsamaksā PVN, vai arī, ja vēl neesat reģistrēts kā PVN maksātājs, bet saņemat pakalpojumus ārpus Latvijas vai pārsniedzat likumā noteiktu apgrozījumu, par ko minējām sākumā, tad būs informatīvs paziņojums, ka jāreģistrējas par PVN maksātāju.